Visiem atkal labdien! Jāsaka tā, ka jau pulkstenis ir 21 pāri 12. Kā jau iepriekšējā teicu, kad gaidām pārstāvjus. Neviens nav šobrīd ieradies. Facebook grupā, protams, notiek saraksti. BMW Power arī notiek saraksti attiecībā uz to, kur ir jāierodās un ar visām izrietošajām lietām. Tā kā sekojam līdzi, kā es atgādinu citiem, kas vēl nav skatījušies, kad tika aizvanota mana ģimene, attiecībā izteikti draudi, fizisku izrēķināšanos, gan pret manām meitām, gan pret visiem pārējiem. Tāpēc es esmu publiska persona, kas neslēpjās aiz niknējumiem, un personas tās, kas ir iesaistītas gan ar niknējumiem, gan ar visam pārējām, ar tām lietām, kur notiek draudi, gan izrēķināšanās draudi pret manu ģimeni, gan personīgie dati, kas tiek izpausti un izlikti, gan arī krāpnieciskas lietas attiecībā uz manu vārdu, uzvārdu, personas kodu publiskošanu un kaut kāda sveša konta izlikšanu publiski, lai skaita naudu. Arī šie fakti ir piefiksēti, tā kā šai sakarā vienkārši vēlreiz rādu, ka nekur neslēpjamies un man nav nekas slēpjams attiecībā uz to, ko es daru un ar ko es nodarbojos. Mans mērķis bija tikties ar šīm te personām, lai pārstātu rakstīt visādu veidu aizskarošas frāzes un tekstus, un ja viņi tiešām ir publiski, kā viņi min visur, jā, un grib aizstāvēt kaut kādas cilvēku intereses, tad aber lūdzu. Tāpēc tika organizēta šī te tikšanās, un tā mums te iet arī te. Mācis Ansāns, grūti jums kaut ko šajā gadījumā par jūsu ģimeni teikt. Jūs esat lepnis ar ģimeni vai jūs esat ģimenes tāds lepnums. Tad, protams, kad gan arī ēterā var izteikt kaut kādas šīs lietas, jo slēpjoties kaut kur attiecībā uz to, tad jums ir iespēja atnākt un tikties ar manīm. Tieši, neslēpjoties aiz niknējumiem, kā jūs to dariet. Bet, ja jūs tiešām esiet tie, kas vēlās patiesību, bet ja tie, kas vēlās vienkārši apmelot un vienkārši skamoties un blogoties un tā tālāk, tad jūs to varat darīt, bet nemaldiniet cilvēkus un nemelojiet viņiem. Tā kā šī sakarā vienkārši Didzis ir grupas vadītājs, kas ir rakstījis iesniegums, sarakstījis iesniedzis, pamatojoties uz to, kad viņam tā liekas. To viņš var darīt, mēs esam demokrātiskā valstī. Protams, mēs sniegsim arī atbildes attiecībā, ja mums to prasīs, bet mans mērķis bija paaicināt vienkārši šīs personas tieši, lai viņi neslēpjās aiz nikiem un tomēr parāda savu īsto seju, savu būtību un kāds ir viņu mērķis šai projektā. Jo pieminot vecmāmiņas un pensionārus, to daudz to dara, tā kā iespēja ir, pēc šīs dienas iespējas nebūs, komunicēsim, protams, mēs savādāk, tāpēc man bija piedāvājums tikties, izrunāties, jo cilvēki šī gadījumā gan jau, ka grib kaut ko vairāk, ja, nekā tikai slēgt projektu. Gribēju pajautāt tieši, ko viņi grib. Tā kā viņi neatnāca, vēl joprojām gaidām attiecīgi šīs te personas, kas ir tā kā publiskas, iztiekušas aizvainojumus, apmelojumus un vispārējos, paskaidrot gan man, gan citiem, kādā sakarā viņi apmelo un kādā sakarā viņi izsaka draudus manai ģimenei, maniem bērniem. Tā kā atkal gaidām, mums laiks ir, ja? Un Didzi, pusdienas laiks beidzās pēc 29 minūtēm, tev ir laiks no CSDD atbraukt,
paskaidrot, tikties publiski, un mēs šo materiālu varētu arī izlikt tavai grupai, kuru tu vadi. Uz tikšanos ēteros!